Ir jūnija vakars Līgatne. Saulriet mirs ir tikai šķietams, jo rīties vaļā lielā knipele. Spēle, kuru šajienieši pieprot jau kopš neatminamiem laikiem. Knipeles it jauns un vecs, tievs un resns, liels un mazs. Rīt redzēs, kurš kuru. Tas nevar būt. Nē, logus izmetīs. Elegant. Kapitāli viņš teica. Tie ir no ošu. No osi? Jā, no ošu, bet no kļauja jau bija labāk. Jā, kapitāli, jā. Un tie ir divi dažādi koki, ne? Viņam šķiedra, viss taisnā. Abi vienādi, tikai viens ir jaunāks osis. Gaišs. Kurš to dizainu parasti domā? Dizains, tas brīvi no rokas, kā iznāk. Katrs amatnieks uztaisīs savādāk. Bet ir kaut kāda priekšnoteikuma tāda, lai Nē, uztaisītu to? Tikai garums un tā, lai ērti rokai. Lai neslīd ārā. Spēlē pēc noteikumiem, ja izslīd, tad viss punkts tiek zaudēti. Tas ir tas, ko es vispār nesaprotu. Kādu vēl pēc tādu draņķu vajag spēlēt. Es to nemūžam nesu. Pats spēlējis esi? Ne. Vispār es esmu redzējis, kā viņi to dara, bet man viņš absolūti nav paticis nekad. Bet kas pa Līgatnieti? Iespējams, ka nav labs tādā ziņā, jā. Daudz drosmes vajadzīgs ir. Lasmaņa kungs reāli, no 5 metriem stāvēja pie bitītes. Izplētis rokas. Pēdējie punkti gāja. Viņš gāja vienkārši pretī, bez ķiveres, bez nekā, līdz tai līnijai, kur varēja... Līdz līnijai, kur drīkst vispār pietuvoties pie pirmā sitiena. Tur viņš nostājās un stāvēja kā vīrs. Lūk, arī vīrs nāk pats. Lūk, arī vīrs pats nāk. Vai dzīvo? Tu jau tā kā gatavojies uz rītdienas knipeli? Jā, es esmu gatavs. Šitas ir tas vīrs, kas reāli nostājās pie ugunslīnijas bitītē. Viņš mierīgi nostājās jau. Vēsi. Nostājās un gribēja noķert mierīgi bitīti. Droši. Nav problēmas, ir īsts līgatniešu gars. Jūs esat visi gatavi jau spēlēs? Protams. Knipelim vajadzīga drosme? Nē, tikai uzvara. Labvakar. Tādu gabaliņu pa kreisi to. Drusku atpakaļ, pie sevis, lotā. Свейки, Драудс. А Дениса нету, да? Он на машине отдельно приедет. Kas? Blīts, Īzaks, Leons. Šī spēle ir komandu spēle. Tā ir vēl kāda komanda, kas nav pieteikusies. Šīs spēles pamatuzdevums ir spēles dalībnieku veselības uzlabošana, pavadot ievarojumu laiku svaigā gaisā ar samērā nelielu fizisko slodzi, pie tam lielā mērā izkopjot savu veiklību un reakcijas spējas. Kas? Zīles vai nebijis? Students. Labi. Kas saka nosaukumu? Seniori. Seniori. Uzēs burtiņš šodien. Vārds, vajag tā. Davai, komandas sastājās laukumā. Komanda sastāv no 6 dalībniekiem, no kuriem viens ir komandas kapteinis, kurš ir tiesīgs kārtot visas attiecības ar sacensību organizatoriem un spēles tiesnesi. Es jau vinnesu. Šaubu nav. Vienā komandā startējošiem dalībniekiem jābūt ar numuriem un vismaz vienveidīgām komandu atšķirības zīmēm. Redz, mums ir pazīšanas zīme, mums nedos kreklītes. Nevajag arī. Sponsors galvenais. 34. sāk un uzvar. Numurs kāds tev ir, Aslav? 5. Tēt, kā ir jās?
Spēlē pielietotie termini. Būda. Laukumiņš, kur robežās darbojas metējs. Punktu zonas. Spēles laukuma iezīmētās daļas sākot ar 5 metru atzīmi. Nūja. No koka izgatavots 75 līdz 78 cm garš speciāls formas koka gabals. Bloks jeb bitīte. 11 līdz 12 cm garš, puscilindrisks koka veidojums ar nopuļotiem galiem. Man jau nelaimīgs numurs ir vēl cerā. 13. Laime! Tā ir jūsu nāve, jau rekur. Veiks būs no. Tā ir vislabākā spēle, kāda ir. Kādā ziņā? Tādā ziņā, kad pats atceries, ka pavasarī sniegs kā nokustā, tuliņ sākām mēs viņu spēlēt. Tikai nebija tagad tādi virpotie koki, te jau bija paši no lazdām drāzām un taisījām tos kociņus. Un tad jau bija vieglāk un labāk. Tagad jau ir tāda, kad jāspēlē ķiveri. Nu, vecie laikam spēlējuši, no kuriem tad mēs rāvām tādu. Laikam vecie un tad mēs pārņēmām. Nu, tā ir. Bet tās, ko tagad saka, tehnoloģijas? Tagad jau tā Eiropa, tā kā, lai saprot, droši vien, vajag redzēt norādījumus te visu. Tā jau mēs noskaitījām soļus, mums bija svītriņas un viss, vairāk jau nekas mums nebija. Turpat starp šūnīšiem tāds ķīlīts, kā bija, tā arī spēlējām. Nu, feiri, nu, atnāk visi vecie. Jo katrā kalnā spēlē šito knipeli. Bija tie Renankalns, Spriņģu kalns, Rīgas kalns, Pluču kalns, visos kalnos spēlē šito spēlī. Tie tur dzer to šnabi, spēlē to futbolu, tad tur atkal jāierau tā čarka, tad atkal skrien. Un tad kas tur krīt? Nē, mums te nav. Labi, paldies. Pagaid. Uz tevi gaida komandu, tu esi vienīgais, kas var vēl izvilkt uzvaru. Tu vari glābt. Pēdējā cerība. Normi, tu zini to? Normi, tu esi vienīgais, kas var darīt šašlikiem uzvaru dāvināt. Viens. Tā jau ir, ka te... Normi, vienīgais tu vari. Nu kā tāda? Visi tavās rokās, Normi. Nedod rokās. Labi. Spēli uzsāk ar pirmo fāzi klimpa. Sitē komandas dalībnieks, stāvot ar abām kājām būdā, izmet uz nūjas atbalstīto bloku. Šajā fāzē ķērā izvietojas uz spēles laukuma simetrijas asas. Līnijā. Ķērāji nevienā spēles fāzē nedrīkst lietot ķeršanas palīglīdzekļus. Manikīra studijā. Laka nost. Dod! Pirmajam ķērājam tikai klimpā pieļauts lietot aizsargķiveri. Ja ķērāja bloku nevar noķert, to vienreiz kustības laikā drīkst atsist jebkurā virzienā. Ja bloks apstājies spēles laukumā, sitējs nūji noliek uz būdas aizmugures līnijas un ķērājs, atbalstoties ar abām kājām, bloku apstāšanās vietā, mēģina metot ar bloku trāpīt pa nūju. Ja tas izdodas, sitējs tiek nomainīts. Knipeli ir spēle, ko ieviest visur. Attīst reakciju, draudzību.
Mums 2 gadā notiek līgatnē Limbijas Nipols turnīrs. Pārsvarā savārtās vecākās paudzes cilvēki. Nu, ne vecākās paudzes, teiksim, labākos gados cilvēki. Mēs esam pieraduši visiem šeit veciem vīriem jau ir ēdas un tā tālāk uz sejas no šīs spēles. Cik daudz brilles arī, jā. Cik daudz zobi. Vienam šim cilvēkam zobs ir izsists. Īstenībā izskatās, ka tas nekas nav, bet tā ir smaga spēle. Fiziski smaga spēle. Labi, leika plastu vajag. Tikai nedod rokās. Labs, ļoti labs. Te mēs redzam ļoti labi izspēlētu kombināciju. Ir gar kreiso roku izmest, kur nevar noķert īpaši labi. Un, kā redzējām, atcitās, un mēs ejam tālāk. Bitīte. Spēles otrā fāze, kad citie komandas dalībnieki stāvot ar vienu kāju būdā, ar roku pamet bloku gaisā un lidojumā to ar nūju izsit spēles laukumā. Tā bija bitīte ritīgi. Aizgāja rūkdam. Tā bija ritīgi bitīte. Bitītē ķērā izvietojums ir brīvs. Par lidojumā noķert bloku, pirms tas nav atsities pret zemi, ķērāji saņem 100 punktus, bet citais tiek nomainīts. Kā tu trāpi? Viņš dažreiz dūts. Tas nozīmē, ka ir trāpīts pa augšu vai pa apakšu. Viņš tiek iegriezis, un tad ir tas tā diezgan tā, viņš pārsvarā griežās vienmēr. Bet, ja viņš griežās baigi un viņš iet apmēram sejas augstumā, tas ir netverams. Viņš ir tāds, ka viņš var mainīt virzienu jebkurā brīdī, un tad var tikai tā slikti iznākt. Bet kāds fiškas var būt? Fiškas ir galvenais, tad, kad tu sit bitīti, nevajag sist no apakšas. Tas nozīmē, ka viņš ies noteikti augšā. Tu jau, kad stāvi laukumā, tu jau redzi. Ja pretinieks sit šitā, tas nozīmē, ka tā bitīte ies augšā. Tad tā ir ķeram bitīte, tad ir jāgatavojās ķert, viņa tālu nekur neies. Bet ja viņš sit šitā, tad ir neprognozējami. Viņi var atsisties pret zemi, nākt augšā un tad tā. Stāvot vietā, kur bloks spēles laukuma apstājies, ķērājs bloku met būdas virzienā, cenšoties metienu izpildīt tā, lai bloks paliktu būdā. Ja tas izdodas, tiek nomainīts sitējs. Knipelu sākām spēlēt, kad man bija kaut 10 gadi. Bet, jā, tas bija, protams, tas bija sen. Bet tie bija pikniki vienkārši ar ģimeni, un tur sanāca kopā, un tad vienkārši spēlēja. Tas, protams, visiem iepatikās. Man arī līdz ar to. Īstenībā vienīgā reize, kad galvu pārsit. Tā man nav bijis neviena reize, bet, tas bija tā. Kāds notika? Tas ir vienkārši spēlēt vienā komandā. Tēvs met uz būdu bitīti uz šo laukumu. Un es stāvēju pa vidu. Un viņš kā metis vienkārši neredzēja, ka viņš met. Tas bija tā negadījums laukumā. Bet tas spēle, ja mēs dēļ tā nepārtraucām. Aizgājām uz gauju, noskalot galvu un turpinājām. Ko esi ievērojis? Jaunzem familija visi sit no apakšas. Viņiem savu taktiku, saproti? Tā ir tāda vasaras spēle, kur mēs varam atbraukt, sapulcēties tomēr tie vecie līgatnieši, jo te ir, kā te var redzēt, ka tur ir tas, reku, vecmeistars Induls tēt noķēra gandrīz vai, bet nenoķēra. Tas ir tāda, ka tur ir tā sirma galva vai jaunatne, tur nav obligāti tev. Jābūt te obligāti jaunam puikam, tā kā hokejā, futbolā, lai tu varētu kaut ko sasniegt. Tad tur sasniegt, galvenais, lai tu būtu tāds, kas māk uzsist, kas māk šitot norēģēt, paķert. Pastāst, par ko šī spēle? Par ko? Naudu. Tagad naudu sitīs, pa draudzību vispār, jā, bet tā sitīs pa naudu.
Redzi? Tas ir 0 punkti. Nekas neizdevās. Nu, bet ne jau naudas pēc spēlēt. Tas sitiens saucās nauda, bet tā vispār tas tik tā punktu skaita. Naudiņa. Trešā spēles fāze, kad citējs ar vienu kāju stāv būdā. Turot ar vienu roku nūju, ar otru novieto bloku stāsi. Tad ar nūju pametot bloku gaisā izpilda sitienu. Jā, klusum brīdi tagad. Hopā! Yes! Lielais iet pa gaisu. Es jūtu, ka lielais ies pa gaisu. Reizēs kaltīgs jau atpagaļ malāc. Tāpēc, ka lielo noķerts ar 5. Par lidojumā noķertu bloku, pirms tas nav atsities pret zemi, ķērāja saņemt 150 punktus, bet citējs tiek nomainīts. Ja bloks nenoķerts nokrīt spēles laukumā, punktus saņem citēji atbilstoši punktu zonām. Naudiņa tā bija? Jā. Tā bija naudiņa? Gatavi? Tālākais sitiens, bet norak komandu. Normi, vēl tu kājas trīcēji, ka viņi lidoja. Nu tagad tur vibrē. Pilnīgi viss šitā tev. Komanda, kas nespēlē, tas ir tiesā. Demokrātiski tiesāšana. Jā, viens otru pierakstīt nevar neko. Pārāk daudz. Visi tiesneši ir. Ir jau stiprākie, kurus gribās ātrāk izēst laukā. Ar ko? Vai noķert, lai netiek līdz naudas sišanai. Mainīgām sekmēm. Citu gadu mēs, citu gadu šitā komanda, kas spēlē. Seniori. Tie bīstamākie pretinieki. Galvenajam tiesnesim pirms katra sitiena izpildīšanas jāpārliecinās, vai ķērāja komandas visi spēlētāji ir sagatavojušies spēlē un ieņēmuši savas pozīcijas. Tas ir neatrodas pret sitēju ar muguru. Pēc tam tiek dot komandas sitējiem izpildīt metienu. Tiesneši savus lēmumus paziņo verbāli un var dublēt ar attiecīgiem žestiem. Tas tur to lūs arī jāskatās. Izsists ārpus laukuma bloks. Tas sitējiem ir jāatkārto sitiens. Komandas nomainās. Gatavi, aiziet! Viss! Iekšā, iekšā! Tas ir sitējs, jā. Nu, sitējs nomainās. Viņš ir izsists vai viņš beidz vienkārši spēli pēc trešā mēģinājuma. Gatavi! Aiziet! Aus, ķer! Par necenzētu vārdu lietošanu un nekulturālu uzvedību spēles galvenais tiesnesis var komandai anulēt 50 punktus. Aiziet! Vēl nekas nav! Pagaid, vīri, es nevaru, es tiesāju. Jūs parunājiet, rekur. Es tiesāju, man visu uzmanību. Fināla spēle, tas nav humors. Tiesneši. Gatavi! Aiziet! Patiesībā tā ir cieņas izrādīšana, ka viņi aiziet tur tālumā. Jā, ka tu zini, ka tu sit. Tu sit šit. Vienkārši tas ir process pats. Tā procesam ir tādam jābūt. Nu, tiesnesim nevienā sporta veidā nav taisnība, vai ne? Tas ir, lai ko skatītos futbolu, hokeju, tiesnesis vienmēr noraks. Nu, reti var tā notiesāt ideāli, kad tiesnesim, kā saka, viss tā lieta aiziet. 450 B komandai. 450 un 300, 450, 550. 450, bet 550. Te jau tiesneši it kā ir daudz. No katras komandas vai ne, tur ir noteikti pa diviem, kas visu to lietu kontrolē, atkal citā spēlē vai ne, kamēr paši viņi nav pie spēlēšanas tikuši. Tā kā katram tas krupis jānorī vienreiz. Vismaz vienreiz tajā dienā. Ew, tā līnija galīgi šķība stāv. Tiesneši, galīgi. Tiesnesis auzās. Ej iekšā, vēl. Andri, jebkādēļ sauc, ej iekšā. Neviens jau zilums negrib dabūt. Visi jau grib domāt, ka nekad zilums nedabūs. Tur jau tā lieta ir. Visi grib
uzspēlēt, lai, tieši tas azarts ir, ka tu vairāk dabūtu to spēli, to punktus, lai tu dabūtu. Tagad aizsit, tagad tikko aizsit 500. Tas ir azarts, lai tu dabūtu, aizsist projām. Samēram tā kā amerikāņi spēlē beisbolu apmēram. Kaut kas līdzīgs tur tāds ir. Bet, meistarība tagad ir augusi. Jā, no sākuma pirmie gadi bija. Bērnībā, kad spēlējām, tad labi varēja novilkt kādu 300 punktus, tad nevarēja aizsist tik tālu. Tagad jau droši varētu pat likt 1000. Knipels pēc nosaukuma tā ir vienkārši līgatnes pamatīga spēle, kur es zinu tikai spēlē līgatnē, bet viņu citur pazīst arī kaut kādu zem citu nosaukumu. Bet nedaudz savādāk spēlē. Bet, Knipels spēlē tikai līgatnē. Fiška ir tāda, kad reāli īstie vīri sanāk kopā, uzmauc Knipeli ir pati spēle, un pēc tam, protams, ir pārspriešana pie ugunskura, kā gāja, kā kurām negāja, te jau var redzēt nesaskaņas komandās, bet, pēc tam atkal visi ir mierīgi, visi atkal savās rindās aiziet, tā, Knipeli iepazinām, tā kā bērnībā gājām piknikos, un tad tēvs mierīgi izcirt no lazdas kokus, un to bitīti, un tā mēs spēlējām. Jā, tepat netālos plačos, mierīgi savācās, tie jau tur bija vīri, kas bija spēlējuši jau arī no bērnības, un es tikai sākumā es sāku ar aizmuguri, pamazām gāju uz priekšu, bet, tēvam priekšā vēl nevar stāvēt. Tās nav ir vecs, tās nav čup. Labāk meģļiem, Knipels. Man ļoti nepatīk. Kā tev bija Knipels? Ar ko tu atceries? Knipels. Mums bija Plučkalnā foršākie mēri. Kūtiņi bija viens mērs, Sūčuk bija otrs mērs un trešais mērs bija sienas ārts. Tur dalība, tā kā te salikti punktā, mums bija tur punkti tādi salikti. Bet mums bija arī savādāk, tur bija blociņš, bija mazāks, tagad vajag bloks liels. Trāpēji tik pa pirkstiem. Tas netraucē, ka viņš ir liels. Bet Knipeli tur nāca vecīši tādi, tāpat Artim tēvs spēlēja. Mans tēvs, tur Demidovam tēvs, tur Viķkam tēvs. Onkulīši, 60 gadi. Mums sīkos arī tur, mums jau vilināja tas, ka tur tā citāds azartisks spēle. Ko tu onkuļi spēlē, mēs nevaram spēlēt. Labdien! Bet onkulīši spēlē, un mēs jau tādi španā bija, bet mums tur lika pa starpām iekšā, un mēs ķērām un darījām. Spēlējām. Kapitāls azarts. Tas bija kapitāls. Tad jau televizori nebija ne katram. Tad vairāk cilvēku dzīvoja pāri. Vairāk apgrozījās pa pagalmiem un kaut ko darīja, kaut ko spēlēt, vai visādas spēles. Tagad jau kas tur, laikam, viss pie tiem iesprauštos kompjūteru skandālu kastes un spēlē visi tur pa turieni. Tur dabā jau vairs neviens nelien ārā. Tad visi tikai kaut ko pēt pa tiem. Es jau laikam izsitu. Atvainojieties, bet man ir spēle. Induls nespēlēs. Viens to nefilmu. Turā! Meitenes ir gatavas? Jā! Uzvarētājs ir tā komanda, kas pirmā iegūst norunāto punktu daudzumu. Stenlijā ir kauss, visur ir kauss, un tad mums arī vajag savu kausu, un tāpēc ir tāds kauss. Un te ir visi uzvarētāji. Labi, mēs neliekam dzelzs plāksnītes, bet mums te ir uzvarētāji pa visiem gadiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. reize. Trešā vieta. Līgatnes Buki! Saņemšana. Var pacelt arī augšā.
Paldies! Paldies! Čēs Jālam! Otrā vieta, sīvā cīņā, bet tomēr zaudēja mūsu jaunie studenti! Un šis studenti. Bet uzvarēja šašriki! Un kā jau šajā spēlē uzvarētājs paņem visu, arī piķi. Vai! Apoi! Izdesulāti! Paiet! Un alus! Nu ko, dodamies filmus, kur un atzīmējam! Apsveicam! Pirmā vieta! Un cilvēkais kauss! Kausu!